tikai vienu reizi ļauj man neizpaust, kā man tagad klājas, kā man tagad iet. Šodien manās mājās durvis paliks stiet, tikai vienu reizi. Ir vasaras pilnbriedis, un šodien mans ciemiņš ir bezgala vienmēr optimistiskais, jaukais un smaidīgais dziedātājs Narmunds Rutulis. Labdien! Kuram šogad, labdien, Narmund, arī kāda skaista jubileja sagaidāma. Vispirms, Narmund, cik es saprotu, šodien nāc pie mums no sava maizes darba Radio SVH. Esi jūties par šiem 2 gadiem jau gandrīz? Protams. Iejusties man nenācās grūti. Nācās grūti pārkārtot savu dienas režīmu, jo tā ir pirmā darba vieta. Pieaugušam esot, kurā es esmu spiests strādāt katru darba dienu. Iepriekš to es darīju daudz retāk. Iepriekšējais darbs var sākt ar Radio Rīgai 98. gadā. Tur bija pēcpusdienas laikam. Es tā īsti neatceros, no 4 līdz 7. Un tad tālāk IZFM bija rīt stundas no 6 līdz 10. sestdienas svētdienas. Latvijas Radio 2, tad es strādāju sākumā 2 dienas nedēļā. Un, ja nemaldos pēdējos 5 gadus, tad es strādāju reizi nedēļā 4 stundas. Līdz ar to man bija grūti pārkārtot sevi dienas režīmu. Labi, ka man nebija jāstrādā no rīta agri. Man grūti pamosties no rīta ir agrimā. Un pārējais jau iejusties kolektīvā man nav bijis nekad grūti. Nevienā no kolektīviem, kuros es esmu strādājis un apgrozījies. Jā, to dienas grafiku nācās pārkārtot, jo bez tā jau man ir vēl arī ikdienišķie pienākumi un hobiji un tāpat muzikālie darbi, kas jādara, lai attīstītos. Un tā kā bija grūti, bet nu jau drīz būs pusotrs gads, es jūtos lieliski. Šķiet, ka šajā gadā kaut kā jūtos daudz labāk. Jā, tālāk, jo labāk. 25. jūlijā sāksies jauna spēle, vai ne? 25. jūlijā? Jā. Jā, viena spēle tā, nu tā gan ir saistīta ar vienu no maniem hobijiem. Un proti? Tā ir autoindustrija. Jau no agras bērnības man ir sanācis būt kopā ar tehniku. Baigi labi, ka tas tā sanācis. Atkāpjoties no tā, es savam dēlam gadu vecumā jau sāku dāvināt visādas automodelīšus. Un, protams, ka tas ir saistīts ar manu bērnību, kad man to pietrūka. Man pašam tik tie modelīši patīk, un es cenšos vienmēr iegādāties augstas kvalitātes modelīšus. Protams, ne pārmērīgi dārgs, bet samērīgs. Un es jūtu, ka viņam kaut kā tie modelīši īsti neinteresē. Un es biju ļoti sašuts par to, domādams, ka manam dēlam neinteresēs auto. Pagāja gads, pusotrs, un viss nostājās savās vietās. Tagad viņš pamatā visas automarkas uz ielas var nosaukt savos 3,5 gados. Viņam tas interesē. Un arī man bērnībā auto dikti interesēja. Mans auģuštēvs nodarbojās ar auto. Gan strādā vairāk uz tehniskiem transportiem, trolejbus, vēlāk taksometrs. Un tas arī mani iesaistīja daudz vairāk šajā pasaulē. Es jau kopš 7 gadu vecuma braucu pie stūres. Pie kādas stūres? Pie Volgas. Nedrīkst taču tik maza bērnu. Nu, mēs jau nebraucām. Tajā laikā vēl Ziepniekkalns nebija uzbūvēts. Pārdaugavā mēs dzīvojam, un tur bija Ziepniekkalna mototrase, kas arī savā ziņā iedeva man kaut kādu iedvesmu, jo mēs sestdienas, svētdienas, tad, kad bija sacensības, gonkas, tā ir pareizi teikt, nekādas sacensības. Tad mēs gājām tās skatīties, vecākiem tas bija satikšanās ar draugiem, process, jautras sarunas un viss no tā izrietošais, kas tur parasti bija līdzi. Ja? Un mēs bērni atkal savā starpā daudzējāmies un tā uzaugām faktiski Ziepniekkalna trasē un Vienības gatavas malā, kur regulāri mašīnas brauc garām. Tagad arī. Un tā tās mašīnas manī ir iesēdušās ilgi un dikti, un tagad es, paliekot pieredzējušāks un arī informācijas izzināšanas iespējām pateicoties, es daudz ko esmu interesantu uzzinājis. Un viena no manām vājībām ir kļuvusi automašīna Mini. Diezgan daudz esmu uzzinājis par šo automašīnu, bet lasot arī ārzemju žurnālus, tomēr es saprotu, ka viens no virsrakstiem vienai rubrikai ir pilnīgi patiess. Tas vēsta, jo es vairāk zinu par Mini, jo es vairāk saprotu, ka es neko nezinu par Mini.
Tā ir tāda interesanta automašīna, par kuru varētu ilgi un dikti runāt, bet laikam te nav īstā vieta, ko tad es tur stāstīšu ļautiņiem par automašīnu. To var informāciju jebkurš atrast pats. Nu, ja gribas latviski lasīt, tad tāds īsts mini vēstures tulkojums no krievu valodas ir mans paša veidots, un to es esmu ievietojis mūsu mini fanu mājaslapā Minimani.lv. Tur ir mini vēsture, un tad tur var tā lielos vilcienos konstruktīvi saprast, kas tas mini tāds ir, kur tas radies un kāpēc radies. Un lūk, un mēs tādi cilvēki 20 aktīvi šajā klubā nolēmām šogad sarīkot Baltic Mini Challenge sarīkojumu, kas pagājušajā gadā notika Kaunijā, pirmo gadu. Un tā kā mums ir laba sadarbība ar lietuviešiem, un šie mini entuziasti ir arī tuvākajās valstīs, Baltkrievija, Krievija, Ukraina, Polija. Ar mums ar viņiem arī ir labas attiecības, tad mēs nolēmām, ka vajag to veidot kā tādu ceļojošo kausu. Pagājušajā gadu vakar Kaunijā, rīt Rīgā, parīt Tallinā, lai būtu tā. Lai gan Igauni diezgan ir pasīvi uz šo piedalīšanos, un tagad mēs tikko bijām arī vispasaules salidojumā Šveicē. Braucam 3. gadu uz tādu. Es konkrēti 2 gadus biju pagājušajā gadu Bavārijā un šogad Šveicē. Tad tur arī tikai bija viena ekipāža no Igaunijas. Tā pati atbraukas ar savu uzķūnēto mini ar mērķi pārdot to. Bet mēs esam mēģinājuši ar Igauņus pielaust, varbūt, ka tiešām nākamgad tas notiks Tallinā. Bet tas nav tas svarīgākais, kur tas notiks. Svarīgi, ka mēs esam uzņēmušies šo rīkošanu, kas nebūtu nav vienkārši. Zinot to, ka visi mini cienītāji ikdienā nodarbojas katrs ar savu, kā tu teici, maizes darbu, un tāpēc ir grūti atlicināt tam laiku. Bet cik varam, tik daram. Un no 25. jūlija, tā kā es strādāju radio, un man kā radio personībai ir dažas privilēģijas, kuras var izmantot, tad Radio SVH nācis ir pretī un atbalsta šo sarīkojumu informatīvi, lai gan tā informatīva atbalstīšana mini sarīkojumiem nav īsti nepieciešama, jo tas ir tikai un vienīgi mini cienītāju interesēs. Ja kuram citam stāstīt uz ielas, nāc pie mums, skaties mini, varbūt, ja viņš garām iet un par to nebūtu jāmaksā, viņš varbūt ienākt un paskatītos. Bet, ja mēs esam nolēmuši arī šo skatīšanās maksu aprobežot ar 1 latu, lai tas nebūtu gluži par brīvu, lai nebūtu arī dārgi, lai nesanāktu kurš katrs, lai tiešām tur nāktu interesanti, tad es pieļauju, ka tas lielam vairumam nav interesanti. Tāpēc mēs izdomājām, tā kā viens no mūsu sadarbības partneriem ir BM Auto, kas ir mūsdienu mini distribūtors Latvijā, vai tirgotājs, vienkāršiem vārdiem sakot, tad mēs izdomājam, lai nedaudz pateiktos viņiem, tad vienkārši šādu veidu aicinājumu klausītājiem caur radio veikt. Un radio klausoties būs iespēja atbildēt uz interesējošiem jautājumiem, dažiem interesantiem jautājumiem. Un gala rezultātā piekdien Toms, mans labs paziņu un Minimānija valdes priekšsēdētājs, izlozēs no tiem 4 ļaudīm vienu, kurš varēs saņemt 1 nedēļas nogali, tas ir sestdien, svētdien, jaunākās paudzes mini savā īpašumā, respektīvi apbraukāties 2 dienas, nelejot degvielu pie tam. Un tas tāds no BM Auto plusiņš ir. Bišķi nositos, ko es gribēju teikt. Par autiņiem. Es varu prāpāt par tiem autiņiem, varbūt, ka nav interesanti, Ilze, ne? Nē, man ir ļoti interesanti pirms dažiem gadiem. Mēs te ģimenē ārkārtīgi fanojām līdz tiem ceļojumiem uz Polārā loka. Atceries, bija brīnišķīgais ceļojums. Ko tas tev ir devis pašam, tas ekstrēms dzīvē kaut kā? Tas bija pašapliecinājums. Mums patika, mēs skatījāmies, domāju, daudz skatījās. Man īpaši sevi apliecināt īsti nav kur. Es zinu savas spējas. Es esmu pietiekami tehnisks, pietiekami vīrišķīgs. Man tur nekas īpaši tāds nebija. Protams, tas, ka es nebiju nekad bijis tajā galā Krievijai, lai gan es vispār esmu tikai Maskavā bijis reizi. Un tajā pašā reizē arī Sanktpēterburgā pirmo reizi atpakaļceļā. Tas man bija vairāk tāds tīri turismu brauciens, un arī bez šaubām tas, ka aicinot mani braukt šajā ekspedīcijā, pirmais noteikums, ko viņi pieminēja, bija tas, ka mēs braucam ar džipiem. Es uzreiz teicu jā. Jo es neatceros savā dzīvē nekad mirkli, kad es būtu teicis nē, ka man ir jābrauc ar mašīnu. Lai kādreiz būtu bijis stāvoklī kādreiz. Es vienmēr esmu centies braukt. Man ir vienmēr bijusi patīk braukt pie stūres, un paldies Dievam, es joprojām esmu dzīvs un varam ar tevi mierīgi aprunāties. Un es neesmu nevienam citam izdarījis sliktu.
Tā kā automašīna tā viena tāda, man ļoti patīk automašīnas. Man ir 2 mini, un noteikti kādreiz vēlāk es vēl kādu iegādāšos, jo man ir tur tādi tehniski projekti iecerēti, bet par to varam citreiz runāt. Un tā ceļošana. Es esmu bērnībā arī ar brālēniem, mēs esam daudz ceļojuši kājām gan ejot, staigājot tādas pārgājienas, 3 dienu, 4 dienu pārgājienas, kur bija nosprausts maršruts no punkta A uz punktu B ar konkrētām naktsguļām. Tas vairāk ietekmējoties no vecākā brālēna Ulda, kurš bērnībā daudz pavadīja kopā ar jauno tehniķu stacijas. Tajā laikā bija tāda tur blakus stacijai pie tagadējā laika autobusa galapunkta parka tāda tur starp Lāčplēšu un, kas nu tur ir, starp Lāčplēšu un Dzirnavielu. Pie sliedēm blakus. Tur bija jauna tehniķa stacija. Un tajā bija viens no pasniedzējiem Māris Siliņš, kurš puikas tajā laikā ļāva puikām labi pavadīt brīvo laiku. Tas bija arī tehniskas nodarbības, laivu būvēšana, laivu vēsture un arī nometnes, kurās viņi paši brauc ar sevis būvētām laiviņām, mazām, gan burru laivām, gan kanoē, kajakiem. Tas bija bišķi saistīts arī ar indiāņu tradīcijām. Un es arī tā ietekmēju visā, protams, vecākiem brālēniem daudz dzīvojas kopā, mēs augām kopā. Man vienmēr bija vecāki, 2 un 4 gadu vecāki brālēni, kuri man vienmēr bija kā jumts aizsargs. Varbūt tas tāpēc arī bišķi kaut kur esmu izlaidies savā ziņā, nevar tā īsti pamutni vienam iedot. Man nevajadzēja to darīt. Varbūt. Bet, jā, un tad tā ietekmē, viņi brauca pārgājienos gan ar Māri, un vēlāk tas viss, to Ulds gribēja realizēt arī pats, uzņemoties vadību un rīkošanu. Tas viņam labi izdevās. Mums bija pat ziemā iecerēta pārgājieni, un bija rasējumi, kā būvēt zaru būdes un kā klāt apakšā, lai nenosautu un tā tālāk. Es nezinu, ja man tagad būtu savu bērnu jālaiž 12, 11, 10 gadu vecumā tādas pārgājienos, es krietni padomāt, vai to darīt. Stingrs tētis patiesībā. Jā. Es esmu stingrs, bet mani bērni to pieņem. Viņi ļoti respektē mani. Bet es neesmu nežēlīgs. Lai gan var būt tāds. Bet tikai ārēji. Klau, tu esi vienmēr teicis ar lepnumu, ka tu esi rīdzinīgs 4. paaudzē. Paklausies, man te mājās tāds viens rīdzinieks 4. paaudzē, un viņam gan liekas, ka Latgale sākas aiz Siguldas jau. Var jau būt. Tev tā nav? Mēs rīdzinieki, tajā paudzē. Nē, es tā neuzsveru, ka es negribu teikt, ka es dzīvoju tagad lielpilsētā un ka tā ir kā valsts atsevišķi, lai gan varētu mierīgi būt. Un te tāda metropola Latvijā ir, neko darīt. Visi ceļi ved uz Rīgu. Visa bērnība, visa jaunība, apzinātie gadi, viss tas tepatās. Man tā ir, man pats jaunā bērnība Rīgas centrā, Dzirnaviela, tur es arī augu, uz Bruģi. Tad viss tā apkājumi, esplanādes tur un Kronvalda parks, tas man tā vienmēr no bērnības nāk prātā. Lāčplēšu ielas vidus, tur man vecvectēvs dzīvoja. Un tad kaut kā tās lietas, viss tā ir ap Rīgu. Un es tāpēc jūtos lepns, man tā Rīga ir tik mīļa. Žēl, ka es varbūt nevaru būt tik spēcīgs un tik zinošs, vai man nav sanācis par tādu vēl kļūt. Viss iespējas vēl ir, ka es varu palīdzēt Rīgai attīstīties daudz vairāk. Un es gan vienu brīdi mēģināju to. Paldies Dievam, ka neveiksmīgi. Kāpēc par to arī gribēju parunāt? Tu taču tev bija, kā es sapratu, ļoti lielas ieceres saistībā ar Rīgas domu un vispārējo. Tas bija tāds, nevar teikt, ka neapdomīgs solis, bet tā paša iemesla pēc, ka es labprāt savai pilsētai palīdzēt, es biju nolēms to darīt. Jā. Es jau nezinu ne tās aizkulises, es neorientējos politiskos jautājumos, man neinteresē politika. Bet tā kā mans piedāvājums bija būt vienam no kultūras komitejas komandas, tas man saistīja. Un nevis, varbūt daudziem tas šķiet, ka tas galvenokārt ir peļņas nolūkā, nē. Tas bija tīri savtīgi no tas bija tīrs, nē, tas bija tiešām, man bija doma, tas pirmais, kas man nāca prātā, tas attīstīt priekšpilsētu kultūras skatos, dažādos aizmirstos rajonos, kaut vai Arkādijas parka estrāde, Zaiguša kalna estrāde, kas apšķiet ļoti glīti ir. Tā, tur veido to kultūras vidi, bet ļoti grūti jau to izdarīt. Pirmkārt, es nezinu, kāds ir vispār darba grafiks un darba specifika kultūras komitejā. Otrakārt, ir bieži vien nācies sastapties ar latviešu
un latvisku domājošo cilvēku nenovīdību, nevēlēšanos iesaistīties komandas darbā. Un tāpēc tad ir grūti realizēt idejas, kas ir globālas. Savas idejas, protams, es varu lielos vilcienos izdarīt visu pats, ko es arī diezgan bieži praktizēju, daru pats daudz ko. Jā, līdz ar to es kaut kur zaudēju kaut kādās virzienos. Bet, tas darba apjoms nav tik milzīgs, lai es ņemtu palīgā citu. Pie tam es maz zinu cilvēkus, kuriem es varu uzticēties pilnībā. Un tas ir pats svarīgākais komandas darbā. Tāpēc es cenšos, un faktiski arī daru vienmēr to tā, pēc tīras sirdsapziņas, lai man nebūtu nekāds varbūt es rīt izdarīšu to, vai es varētu darīt to. Es nedaru, es izdaru. Un tāpat arī ar varbūt, es nekāds varbūt. Izdari to uzreiz. Nav nekāds varbūt, tāpēc arī ir grūti kaut kāds liels projekts realizēt. Es nezinu, kā būtu, ja novākt komandu, kas ir līdzīgi domājoši un godprātīgi, tas būtu droši vien vienkāršāk. Bet, paldies Dievam, ka tas nenotika, jo man pašam ir savu darbu pietiekami daudz, un vienīgā iespēja, kā palīdzēt tā globāli pilsētai, vienalga, kas tā par sfēru, kultūru vai kāda ekonomiska, tad tā ir tīra nodošanās tikai vienam darbam, šajā gadījumā tad Rīgas kultūras skatuves būvēšanai. Tad man savi darbi, savas ietvers būtu jāatman, diemžēl. Un es jau vairs neesmu 11 vai 20 gadnieks, kurš tagad var mierīgi mētāties no sfēras uz sfēru. Lai gan es varu darīt arī citus darbus. Jo es jau neesmu arī perfekts dziedātājs, es esmu labs izpildītājs. Un izpildītāji ir vairāk kvalitātes, kas manī ir. Viena no tām dziedāšana. Tu teici, ka tu esi rakstījis, ka kopā ar mūziku esi kopš 5 gadu vecuma. Visu laiku es esmu ar mūziku kopā. Jā, no 5 gadu vecuma tas tāds laiks, kad es tā sev droši vien sāku atcerēties savas kaut kādas rīcības darbību. Jā, tajā laikā padomju multens visas, Krokodils Gēne. Tas man bija viens no personāžiem, kas patika, kur dziesmas es dziedāju. Pagaidīju bez šaubām. Krievu multens lielākoties, mēs jau uz tām augām. Sisi Dratur vēl kaut kāda muzika bija, bet tā neiesēdās. Būsim pazīstami, starp citu, nevis otrdienās, bet piekdienās bija šis. Piekdienās bija, jā. Man liekas, ka bija otrdienās. 23. Kaut kādā jocīgā laikā, 23.19 vai 23.20. Arī tas ietekmē to brīdi tev? Bez šaubām. Tas laikam bija vienīgais, kur mēs to rīt varējām, kā tad? Nebija jāklausās arī kaut kur klusumā zem segas, lai kāds nedzird, ka tu klausies rāģiņu, kā bija līdzīgi ar Luksemburgas radio klausoties. Jā, klusumā zem segas tev Luksemburga, Polija, kas tev tur bija? Neķēri jau tur neko, to Luksemburgu kaut kādās vietās varbūt varēja. Polija, DMV, Ļinnie, nevar iztolkot šo abreviatūru, bet kaut kāda bija grieviska volni, katrā ziņā tie bija garie viļņi, Ļinametrovie volni, laikam tā. Un pašā vidū uz skalas rādio bija Varšava. Domām parasti uz mūsu Rigonas klausies. Laikam tas bija viens no retajām mēbelēm mājās, ko bija iegādājušies jaunu. Un tā tas vēl līdz mūsdienām saglabājas kaut kur pamēr uz bērniņiem stāv. Un tā bija uz tās klausies to Varšavu. Un es kā tagad atceros pusdienas trompetes signālu. Nevis Gavarit Moskvā, bet kaut ko tur teica Varšava. Ir pusdienas laiks. Tieši 12. tas tā skanēja. Un tur skanēja tāda līdzīga mūzika vācu šlāgeriem, vienkārši mūzika, tur tajā skaitā Karels Gots un tā laika socialistisko valstu estrādes mākslinieki. Mammai tāda mūzika jau man ir patikusi. Un būsim pazīstami bez šaubām, tas jau bija skolas laikā. Tas bija klāde tika vienmēr konspektēts visu, ko Arvīts runāja, kā kuram klasē, kurš bija dzirdējis, katram bija sava klāde, ar savu veidojumu, ar kaut kādām fotogrāfijām, kaut kur kāds bija dabūjis, protams, arī no liesmas vai zvaigznes, jo varbūt kāda vēl soc laikraksts kaut kāda bija, kur kāds bija izracis. Bet nebija jau tāda interneta, kur visu to iegūt. Un tad mēs pēc no tā augām un bez šaubām veidojām arī savus mājas izlases kaut kur ierakstītas. Tas pats Lapinska kungs, kas tajā laikā nodarbojās it kā ar pagrīdes mūzikas tiražēšanu, bet tas mums bija vienīgais veids, kā kaut ko dabūt normāls kvalitātes. Jo vienbrīd es pie tās selgas aparāta savu maziņā sēdēju, liku tādu padomju laikos ražot mikrofoniņu savā Dainas magnetofonā iekšā un rakstīju lentā to, kas no tās selgas nāca ārā. Un ar to es arī dzīvoju.
Tad bija bez šaubām arī šādi tāda labi sastādīta programma koncerta pusdienas pārtraukumā. 12:30, man liekas, kaut kad tur bija pa dienu, pusvienos. Un tad, ja es skatījos pēc Rīgas Viļņu programmas, ka tur ir kaut kas labs, tad es slēdzu iekšā tajā laikā, ierakstīju. Tā kā ar to mēs augām. Nu, un skolās mums bija arī savas aptaujas no tiem būsim pazīstami topiem, mums bija citi topi, mēs veidojām topus. Un ja kāds, nebija jau arī, ka kāds negribēja aizpildīt to topu, jo tas būtu tas pats, pateikt, es neesmu moderns. Līdz ar to mums bija vienmēr atbalstīts tops un vienmēr bija objektīvs, nevis subjektīvs, ja, un tas deva savu tādu artavu, gan mūzikas baudīšanā, gan izzināšanā faktu. Nu, un tā, jā, tas bija labs laiks. Klausos tevi smaidu, atceros, priecājos, jo arī man bija ļoti līdzīgas visas tās vīzijas un tie procesi. Nu, Armond, tu esi Raimonda paudzierētājs, vai ne? Nu, tā sanāk, es tikko vakar izlasīju Daigas Mazvērsītes priekšvārdu, manai labāko dziesmu izlasēju. Jā. Tur viņi pat teica, nevarēja daudz izvērsties, bija 2000 zīmēs jāiekļaujas, un līdz ar to tur tāds īsts arī konstruktīvs materiāls par to, kas es tāds esmu. Viņi man ļoti labi nosauca, es neatceros, bet par vienu no Paula māksliniekiem. Šī attikšanās bija ne tīša, ne jauša. Katrā gadījumā, nu šī simbioze, tas viss katrā gadījumā tu un Raimonds Pauls liekas, ka visiem tas ir tā pārsolis. Jauki. Nē, tā bija nejaušība. Lai gan daļēji tajā laikā es centos spēlēt bungas un līdz ar to arī dziedāt. Un grupas basģitārists Guntars Vētra bija jau sācis mācīties muzikas akadēmijā, tad vēl konservatorijā. Lai gan tur bija interesants fakts, mēs gājām divatā uz noklausīšanos, un tad man teica, ka man vēl arī bišķi jāpamācās, bet Guntars var dziedāt. Lai gan Guntars dziedājis nekad nebija, viņš bija basģitārists. Un tā, viņš tagad ir labs operdziedātājs, Guntars Vētra. Kļuvis, lai gan izmācījies ir gan te konservatorijā, gan arī Luksemburgā 5 gadus. Un viņa domas par šejienes un turienes pedagoģisko procesu ir atšķirīgas par labu tai valstī, bet tas ir cits stāsts. Un tajā laikā viņš bija sācis dziedāt jau, zinām, savos tur konservatorijas pasākumos, labi zināms ar pasniedzējiem, tā skaitā profesoru Arvīdu Platperu. Un vienā no reizēm Platpers bija jautājis Guntaram, vai nav kāds čalis, kurš bez akadēmiskās izglītības un tādām iestrādnēm, kas varētu nodziedāt normāli Meža Gulbjos vienu no brāļu partijām. Tā tas arī notika. Es aizgāju uz mēģinājumu, pirmo reizi ieraudzīju Paula dzīvi, tādu vienā telpā, bija redzējis, protams, televīzijā. Un tad tā tas viss sākās. Tas koncerts Salkrastos izskanēja, protams, ar milzīgu uztraukumu, kaut kā es tur dabūju līdz galam to savu uzdevumu. Tas bija tā koncertā, man liekas, pareiz 93. vai 94. gads kaut kad, jā. Nē, bišķi vēlāk, 95. jo man meita bija kā 3 gadu veca, jā, 95. tad. Pēc koncerta mēs tur nācām un paspied roku, un tas varbūt bija arī tas tāds, sadarbības sākums, jā. Pēc tam sekoja sadarbība tautas dziesmu apdarēs, Raimonda Paula tautas dziesmu apdares, kurās es ar Dzeguzēniem tur kopā ieskaņoju vairākas skaņdarbus. Un tad jau nāca slavenā Raudāja māte, 96. gads. 97. šī dziesma kļuva par uzvarētāju ratiņu aptaujā. Bet tā kā es biju audzis un muzicējis galīgi ne šajā vieglajā žanrā, lai gan kāzas daudzas ir nospēlētas un ballītes tāpat, un tas repertuārs kāzu viss ļoti labi zināms, un tos var jebkurā brīdī arī nospēlēt. Pat nevarot vaļā klādes jau vārdus. Sen neesmu spēlējis kāzus tādā veidā, bet to var darīt. Un tomēr mēs augām ar citu veidu mērķi. Mēs vairāk tur tādu džezroku, nedaudz zeisidi, funku, tas tāds bija tie žanri, kas patika. Man gan vienmēr ir melodiska muzika patikusi, soul mūzika, varšiem tā var teikt. Un tad man nāca piedāvājums no maistro to Raudāja māte iedziedātāju, ko es tā ar gariem zobiem izdarīju, protams, nezinādams, ko tas man vēlāk dzīvē atnesīs. Un tad jau
pa solim es sāku saprast, ka tas tomēr Maestro 2000. gadā piedāvāja nākamo projektu. Es pirms tam biju izdevis 2 solo albumus. Iespējams, viņam patika mana darboties spēja, ka es pats spēju labu repertuāru sakopot tajā albumā. Nu, to viņš, acīm redzot, redzēja, dzirdēja, un tad piedāvāja jau lielo projektu Nekur nav tik labi kā mājās, veselu albumu. Un tad bija vēl vairāk albumu, Lecam pa vecam, Zili brīnumi, tad mans mīļākais Vīna dvēseli. Nu, tā. Un tagad mēs atkal sadarbojamies. Tagad uz 40 gadu jubileju pašreiz tiek ierakstīts studijā pilnīgi jauna Paula dziesma ar Raču vārdiem Rīgas sirds. Man par prieku. Jā. Tā Gunters uzrakstīja tekstu, un nākamo gadu, ja viss būs tā kā iecerēts, es vairs nevaru teikt, ka noteikti būs, jo situācijas tagad ātri mainās. Tad nākamā gadā būs jauns dziesmu albums ar Paula melodijām un Raču vārdiem. Nu, man sen gaidītā tādā stilā, nedaudz pamatā swings, orķestrs katrā gadījumā. Pūtēja orķestrs, stīga orķestrs un pamata orķestrs. Jā. Tāds swings, man patīk salīdzināt šo noskaņu ar Maikla Bublé vai Rod Stewart 5 amerikāņu mīļāko dziesmu albumiem, kaut ko tādu. Varbūt, ka tas vēl arī mammas ietekmē. Mammai patīk tādu muziku dikt un gribas arī mammai kaut ko radīt. Lai gan tās dziesmas, kuras viņai pamatā visas ir tuvas, kā jau savu dēlu dziesmas, bet no jaunā albuma, tā viņi nepārāk tur nefano baigi par rozā vai par visu var mainīties. Patīk, jā, bet toties tāds sudraba ābeles tur no 2000. Gada, tas viņai patīk. Es tikko gribēju teikt, tu esi diezgan daudz dabūjis nominācijas par šīm visām dziesmiņām. Jā. Tev pašām tas tā kā, un man arī. Protams. Jā. Tās man visas, kuras es esmu saņēmis, ir pie manis. 3 es esmu. Jā, man ir mājās 7, kopā 10. Bet tur bija daži gadi, kad tās dalījās. Mēs saņēmām ar Anci kopā par vienu dziesmu, tad tā palika pie Ances. Tad mēs citu gadu saņēmām gan par albumu, gan par dziesmu, tad mēs sadalījām. Tāpat no pirmā, no Nekur nav tik labi kā mājās, es par albumu atdevu Paulam šo vienu balvu, un otru paturēju sev. Tur bija gan par dziesmu, gan par albumu. Es jau nezinu, vai tās man pienācās. Bet pienācās. Kāpēc es jau biju tikai viens no izpildītājiem. Jā, pamatā tur vairāk bija būvēts uz mani šie albumi. Es biju kā tas līderu solists, tad tur nāca vēl Marija klāt un vēl mazāk Ance. Tad jau 3. gadā tas mums bija ar Ance kopā, tas projekts Lecam pa vecam un Zila brīnum arī bija kopējs, bet tā kā es ieguldīju mazliet vairāk darba tajā visā, ne tikai dziedot, bet arī strādājot pie administrēšanas un producēšanas, tad es domāju, ka tas ir tā pēc nopelniem, jo Maestro jau īpaši uz tām balvām neskatās viņam. Tas pats fakts ir svarīgs, bet tur krāt mājās balvas, es domāju, tas nav viņa mērķis, jo pietiekami jau dzīve viņam daudz balvas ir dāvinājusi. Tā kā jebkurā gadījumā viņš ir pietiekami pieredzējis dzīvē. Bet viena balva no visām 10 man ir īpaši mīļa. Tā ir, es saņēmu 2010. Gada sākumā par 9. gadu. Es saņēmu balvu par labāko deju mūzikas albumu. Tas gan bija cauri mans veidots projekts. Man ir tāds blakus projekts N-Works. Angliski, man gribējās atšķirties, lai man viens īpaši nevar iztulkot, kas tas tāds ir un uz ko tas ved. Un tagad jau zinu daļa, kas klausās deju mūziku. Un ar to es nodarbojos vēl joprojām, bet arvien mazāk, jo tam mazāk atliek laiks. Bet jā, tas man tāds 15 dziesmu albums, kur viss ir mans veidots, producēts ar dažiem palīgiem, bet tur tas tīri mans darbs ir. Tad tā man tāda mīļa balva ir. Tad es tiešām esmu to nopelnījis tā pats, nevis caur kādu ar kādu palīdzību. Tur. Jā, tā, par balvām. Gribētos parunāt par to, kas tev notika septembrī un par ko tu jau gatavojies un skaisti un krāšņi. Paklausies, 40 gadi būs, jā? Ko? Krīzi jūti? Nē. Tas termins 40 gadnieku krīze, tā nav? Man jau šķiet, ka krīze gan cilvēku ķermenī, gan sabiedrībā tā ir tāda neatkarīgi no tā,
kādā stāvoklī šis cilvēks ir. Tas vairāk tāds iekšējs, vēl jau vairāk kādā vecumā, tas ir tāds iekšējs psiholoģisks, es negribu teikt stāvoklis, bet tā kā tāda uzbāzība vairāk, varbūt pat kaut kāda gļēvolības pazīme, uz kaut ko novelt, tā ir krīze. Es jau nezinu, kā es jutīšos pēc 10, pēc 20 gadiem, šobrīd es jūtos brīnišķīgi, cik man gadu, kādas starpības jūtos, tik jauns, cik es esmu. Un tāpēc tā krīze, protams, es esmu lasījis, kas ir sakritības, ka vairākiem vīriešiem tādā un tādā konkrētā vecumā ir līdzīgas vēlmes, tieksmes. Varbūt, ka nevajag to lasīt. Jo katrs jau dzīvo pēc savu iekšējā stimula, mērķa. Man ir citi mērķi, citi plāni. Galvenais jau, ka es jūtos labi, līdz ar to man nav nekādas vajadzības ne pēc krīzes meklēšanas vai norakstīšanas uz krīzes rēķina. Liekas tāpat arī valstī. Ja neprot rīkoties, tad tā ir krīze. Ko var ieteikt? Iet vienkārši skoloties vairāk, lai nebūtu krīze. Būs tev šis koncerts Kongresa namā, arī daudzās citās Latvijas pilsētās, arī šis disks, pastāst kaut ko vairāk. Tāds 40 gadu es biju domājis vienu projektu Rīgai uz 810 gadu. Bija jau repertārs atlasīts, bija izdomāts, ar ko to ieskaņot. Tā nosaukums bija izdomāts retro.riga.rutulis. 3R. Tas tā bišķi apstājās, un tad es atceros, man 40 gadu septembrī, johaidī. Es negribu to svinēt, es to vienkārši atzīmēšu, un atzīmēšu tādā veidā uz skatuves, jo atkal kaut kādu balli taisīt mājās. Es esmu pietiekami izballējies, man nepatīk vairs tās balles. Jā, saviem bērniem ballīt var uzrīkot, un tāpat sievai un ģimenes locekļiem citiem, ok, bet sev man tas vairs neinteresē, man tās ballītes tiešām. Man neko tās nedod, es tāpat satiekos ar saviem draugiem, tad, kad man vajag, un radiniekiem tieši tāpat. Un septembrī tad ir vienkārši es nolēmu izmantot situāciju, vieglāk ir veidot PR ap šo visu projektu, ir jubilejas koncerts, ir atskats uz vietu 15 gadiem, tāds daudz vienkāršāk to ir izdarīt. Nav jāvelk nekas aiz matiem tur klāt, ko lai tagad kādu tēmu izdomā. Ir gatavs viss. Pie tam repertuārs ar gatavs, tātad visi iepriekšējie hiti ar dažiem jauniem. Tā tas arī būs. Es esmu sagatavojis kopā ar saviem draugiem, muziķiem interesantu programmu. Šobrīd pirmā daļa ir gatava, otrā daļa vēl taps augusta otrajā pusē, jo tur ir piesaistīti arī pūtēji. Un ne orķestris, ne 5 pūtēji, tāpēc, ka finansiāli ir grūti to visu pavilkt. Un šajā gadījumā kaut kur pietrūkst arī atcīmredzot zināšanas mārketingā un ir grūti piesaistīt līdzekļus. Ja. To es uz citu neko nenoraktu, kā vienkārši uz zināšanu trūkumu. Lai gan es neesmu viens, kas to rīko, ir arī man profesionāli palīgi, bet, diemžēl, šoreiz izteikam bez sponsoriem, finansiāliem sponsoriem, ir informatīvi atbalstītāji un sadarbības partneri. Un tāpēc tad ir katrs santīms dārgs, un tad mēs tā maksimāli mēģinām no tā visa izmeklēt to labāko variantu, lai nebūtu pa lētu un tajā pašā laikā, lai varētu iekļauties tajā budžetā. Līdz ar to baigi skaistās scenogrāfijas nav paredzams, bet būs pietiekami interesanti. Te arī man ir tāda sadarbība ar saviem partneriem, kuriem es kādreiz esmu palīdzējis vai kaut ko par brīvi izdarījis. Tāpat arī man tagad. Un tas tā man viss tā sanāk tā roku mazgā. Daudziem kādreiz kaut ko darīja par brīvi? Protams. Ne jau viss, varbūt man tagad ir viegli runāt, es esmu nodrošināts dzīvē, bet es ne viss jau naudā slēpjas. Man dikti nepatīk, ja kāds pirmkārt rēķina naudu. Nevis to emocionālo, ko tu dodi un ko tu gūsti. Un kur viss slēpjas? Attiecībās? Nezinu. Grūti pateikt uzreiz, tā ir. Cilvēku mīlestībā? Attieksmē vienam pret otru? Droši vien. Cieņa. Mums tāda cieņa bieži vien trūkst. Un, ja runājam tā dziļāk mūsos latviešos, tad, manuprāt, jaunajai paaudzei ne visiem bez šaubām. Ir, kam ir tas ielikts jau šūpulī, kā viena no talanta šķautnēm. Bet mums katastrofāli trūkst 3E.
Tā ir etiķete, estētika un ētika. Tas, ko nemāca arī skolās. Bet vai tas nav tā, ka to cilvēku piedzimst, vai nav? Jā, ir tādi, kas piedzimst, un ir tādi, kam tas nekad mūžā nebūs nepieciešams. Bet ja tev kaut reizi nedēļā pat tiem puišiem vai meitenēm, kur grib daudzīties un galīgi ar to neklapē ar ausi, ja viņiem kaut brīdi par to būtu jautājums vai ap to būtu jautājums nodarbībā vai stundā, tad noteikti tas viņiem dzīvē kaut kur summētos. Tagad tā nav. Ir ģimenes, kas no tā neko nesaprot, un ne jau tāpēc viņi ir sliktāki. Bet tā pietrūkst, lai augtu pilnvērtīga sabiedrība, lai būtu cilvēki ar analītisku domāšanu, un līdz ar to arī valstisko visu situāciju. Nu, un no tā visam vajadzētu augt. Tāpat mūzikas audzināšana, to arī ir vai nav. Bet tāpat, ja tev kaut kur mūzika blakus ir visu laiku, tev kaut nedaudz ap to ir jautājumi un kaut kāda izzināšanas vajadzības, tu taču kaut ko no tā iegūsti. Un ne jau to sliktāko. Un tāpēc tas tāds viss kopējais, man liekas, tā balstās. Mūsu Latvijā paliek arvien mazāk. Nu, arī tas ir iemesls. Tā ir arī tāda gļēvalības pazīme. Kam? Tie, kuri brauc, vai tie, kuri paliek? Tie, kuri brauc prom. Vai tie, kuri paliek? Nē, tie, kuri paliek, tie ir pareizi izvēlējušies, manuprāt. Nu kā tad priekš kam tu esi dzimis šeit? Nu, tad tu nevari saukties ne latvietis, ne par latvieti, ne arī runāt latviešu valodā. Tad dzīvot tur, kur tu gribi dzīvot. Amerika diezgan piemērota tam ir. Tur ir visādas nacionalitātes un tradīcijas. Es domāju, ka viens no pienākumiem, ja reiz tu esi dzimis šeit, un varbūt pat dzīves situācijā, kad valsts nav nodrošinājusi pietiekamu atbalstu tavā augšanā, tev ir jāpanāk to, ka tu paaugoties, skolojoties, tu vari mainīt situāciju valstī, lai taviem bērniem, mazbērniem būtu citādāk, labāk, es domāju. Nu, un no tā tas viss arī ir. Es nevaru, protams, katram ir situācija citādāk. Nu, es nevaru arī teikt, ka viss ir gļēvi, kas brauc prom no Latvijas. Bet pamatā tā tas ir. Ir cilvēki, kas tie ir spiesti darīt. Bet tam visam ir arī tulkojums. Kāpēc viņi ir spiesti darīt? Nu, tas nav no plika gaisa ņemts. Par maigākām tēmām. Es par to koncertu nemaz neizstāstīju. Aizrunājamies par citu. Es galā par to koncertu. Jā, 3. septembris sāksim. Būtu jau pareizāk, ja mēs noslēgtu Rīgā, bet tā sagriezies viss un salīdzies tie datumi, ka sāksim Rīgā un pagaidām noslēgsim visdrīzāk 1. oktobrī Valmierā. Bet varbūt vēl arī iedoma par Latgali vai Gulbeni vai Daugavpilu, tad skatīsimies. Alūksne varbūt. Alūksne ir pārāk augstu uz ziemeļiem, un tur kaut kas, man liekas, ir saistīts ar Igaunijas tuvumu. Kas tur slikti? Tur tā lēnāk viss notiek. Neņem ļaunā ielas, tas tāds joks tikai. Jā, es esmu novērojis, ka Alūksnē vecais kultūras nams ir mājīgs, bet kaut kā tur trūkst. Varbūt, jā. Varbūt vasara pilsdrupas uz salas, jā, tas ir citādāk. Bet mēs domājam tieši kultūras namos, jo gribas paspēlēties ar gaismām. Un tad pagaidām ir vairāk Latgales tieši apakš, tur Sēlī, jā, varbūt pat. Bet jā, tie koncerti pašreiz laikam 5 sanāk liela koncerti. Mums tur tās 3-diennieks sanāk Kuldīga, Ventspils, Liepāja, 22, 23, 24 septembrī, nebūs slikti. Tad 3. septembrī sāksim 2 daļās koncertus, kā jau teicu, pirmā daļa ir gatava, tur ir pat būs Santa Marija, tāda gabala, kuras es nekad neesmu dziedājis nevienā koncertā. Mana dārgā šodien ciemos nāk citā aranžējumā, mums tādā patīkamākā. Jo tajā laikā, 98. gadā, 97. kad mēs to veidojām, tad būvējām uz tā laika tādu šlāgeru un deju mūzikas sajaukumu. Vismaz uz to. Tas labi toreiz arī realizējās un labi nolasījās. Patika. Tiem cilvēkiem, kam tas bija mērķēts, tiem arī patika. Un pirmā daļa noslēgsies ar jauno Marmeladejas albumu, nevis jaunāko. Un otrā daļa tad ir daži jauni skaņdarbi, kā es teicu. Arī Rīgas sirds tā skaitā, un tad evergreen rutuļi. Koko dzēguzīte, Lakstīgi, Lecām pa vecam, tikai vienreiz un tā tālāk. Un varbūt, ja mēs paspēsim, tad arī Rozāustē izveidosim aranžējumu ar orķestri. Un tad labāko dziesmu izlasu man nekad nav bijusi. Ir, lai gan ik pa brīdim bijusi doma, ka tagad 10 gadi vai tagad tur 30 gadi vajadzētu izveidot.
Laikam varbūt vajadzēja, jo tagad kompilējot šo izlasi pats, es saprotu, ka ir bišķi pa daudz to skaņdarbu. Ir tikai 800 megabaiti tajā kompaktdiskā, un tu tur nelien iekšā visi tie gabali. Līdz ar to varbūt kādam arī būs citāds viedoklis. Kāpēc tas gabals tur tā vajadzēja to likt iekšā, dubultu albumu izdot. Nu, tas nav pārāk praktiski tagad to realizēt, bet tādu taustāmu jubilejas izlasi, tas ir forši. Tas vairāk tāds kā promo materiāls, kas ir bijis, un viens bonus, kas būs. Tad ir tur 2 zaļi nošauti. Nu, un tajā pašā laikā tā tāda, man liekas, laba dāvana. Un es arī atšķirībā no varbūt citiem māksliniekiem nepārskaņoju dziesmas. Tās ir oriģināls ar visiem šķībumiem, visiem greizumiem, jo es esmu ievērojis, ka klausītājs grib dzirdēt to, ko viņš ir tajā laikā dzirdējis, un viņš tās visas ir ievērojis. Un tās viņam asociējās ar konkrētu laika periodu, ar kādu situāciju, tur ģimenē vai draugu pulkā vienalga. Un līdz ar to, ja tu kaut ko no tā izjauc, uzreiz tas paliek svešāks. Un pazūd tā saikne, kas bija toreiz, kas ir svarīgs arī labāko dziesmu izlasēji, lai tas atsauktu atmiņā asociācijas ar to laiku, kad tā dziesma bija aktuāla, kad tas cilvēks dzirdēja to ēterā. Ja. Nu tā, un man liekas, ka vajadzētu visam būt labi. Daiga uzrakstīja foršu priekšvārdu. Nu, bildes būs kaut kādas vēl veclaicīgās, visādām frizūrām, kādas man tik tur nav bijušas. Par tiem 3 tērpiem arī Rakstniecības muzejā tagad tas tavs baltais kostīms ar tām mazo magonēm stāv. Jā. Tu tiešām glabā savus tērpus sievas mātes skapī? Jā, es tagad šogad tikai aizvedu, jo man sāk palikt pa daudz, un sievas mātē ir brīvs skaps, es pie viņas aizvedu. Apklāju vai saliku tajos čeholos un aizvedu, jā. Kad man vajag, tad es atvedu. Tikko piekdien bija kuldīga uzvilku kājās uz āvu. Kājās 6 gadus vecas kurpes. Bet man tādam ir vienīgās, tās ir šūdināts man un tepat elegantā. Un izrādās, ka atkal elegants ir atvēries. Baigi labi, es biju tā saskumis, jo vairs tā īsti uzšūt kurpes tāds, kā tu vēlies, nekur nevarēji. Un tur jau augsts kvalitātes, ādas, zola, ādas virsma. Mēs naktī stāvējam rindās uz elegānu. Jā, man mamma arī tāpat tur atceros turpat uz Kalniņa ielas. Jā. Nu, jā. Mamma arī stāstīja, ka tad, kad bija sakrāts piķis, nevarēja jau tā tur atļauties, bet viņa gāja tur šūdināt un vienmēr bija augsts līmeņi ar labu liestu. Jā, un tā es arī tagad tās kurpes, tagad es domāju kaut kad atkal atgriezties, tur, ja jau reizi ir atgriezušies tur šuvē. Es nezinu, vai tur tie paši meistari ir. Jā, tā kā kaut kur jau es izmantoju, bet tos tērpus grūti ir izmantot, jo tie jau arī zīmīgi ar kaut kādu konkrētu laika periodu manā skatuves darbībā. Tad to vienīgais būtu labi tagad kādreiz izmantot koncertā, ja, kur ir atskats jau retrospektīvi. Tad es uzvelku uz to dziesmu konkrēto to apģērbu uz nākamo citu. Tad atkal tur baigā ģērbšanās sanāk. Nu. Tas man nav, es negribu tik daudz, cik šovu veidot, cik es gribu labu kvalitatīvu koncertu. Pat man liekas, tev kādreiz tērpus taisīt, tev ir bijis svarīgi, nu kāds tu izēji uz skatu. Protams. Man arī tagad joprojām ir svarīgi, jo uz skatuves esot, skatītājs jau tevī redz katru detaļiņu, katru mazāko, ja tev tur ir kaut kur pogai vaļā mazliet diegs, to viņš redz. Un es pats arī Aležu vēroju, televizorā skatoties, es vēroju arī mūsu pašu mākslinieks. Un diezgan daudz vispār kritikas var izteikt par to, vispār sīkumiem visādiem. Kas it kā šķiet, tur jau neviens neko neredz. Vai josta tev ir zem žaketes ar kaut kā jau ienēsātu, jau var redzēt, nu tāda kā man tagad ir, es ikdienā nēsētas nekas. Vai tu skatos, tā jābūt katrai perfektām lietām. Nekur nedrīkst būt ienēsāts kaut kas saplēsts, ja tam tā jābūt speciāli. Nu, un lielākā problēma jau mums ir komplektēšana apģērba. Tā ir ne tikai skatuves māksliniekiem, bet arī visiem latviešiem. Un cilvēku uz ielas pievēro, kā viņu ģērbjas, tev patīk, protams, pievērs uzmanību? Jā, es gan nesaku, ka ir kaut kas labs vai slikts, es saku patīk, nepatīk. Jo katram ir savu saprašanu par to, kas ir labs un kas ir slikts. Tāpat daudz saka arī, ka es esmu galīgi bezgaumīgs. Nu, lai viņi tā saka. Es jūtos pietiekami gaumīgs un es ļoti labi kombinēju drēbes. Protams, ir kaut kādas kļūdas dažkārt. Bet jo es palieku pieredzējušāks, pieaugušāks, jo es labāk to māku sakomplektēt. Tas atkarīgs no daudz kā ir. No tā, ko tu esi ēdis, cik tu esi izgulējies labi. Un cik tu labi apzinies situāciju, kurā tev ir jābūt tajā konkrētā tērpā.
Arī etiķeti, bez šaubām, jā. Nu, protams, bet, piemēram, savai meitai tu kādreiz iesaki, ko likt, ko nelikt, kā ģērbties, kā neģērbties. Jā, viņa ir diezgan daudz no manis ietekmējusies, bet viņa ir tāpat gaumīgs cilvēks, un man daudz ko viņai tur nav ko ieteikt. Tā viņa ir kaut kādas reizes, kad es saku, man tas galīgi šķiet nepieņemams. Nu, viņa ir pret arguments, tas der. Jo svarīgākais jau ir izskaidrojums. Gan tavai darbībai, gan tavai domai vienu vai otru apģērbu gabalu vilkt mugurā. Tas tāpat kā mākslas darbs. Nu, ja tev ir konkrēts skaidrojums tam, kas tas ir un kāpēc tu tā to nosauc, tad tas ir mākslas darbs. Varbūt viens švīk, un ja tu proti pastāstīs, kas tur ir. Tā ir. Tāpat ar mūziku. Laiks ir bezgalā ātri, septembris teju tūliņ būs klāt. Bet līdz septembrim arī tev ir koncerti, kur tu varētu aicināt mūsu skatītājus. Nē, pārāk daudz jau man, es tagad arī uz to septembra koncentrējos. Tāpēc ir tā, ka augustā es pārāk, es privātos sarīkojumos neatsaku. Un es vispār cenšos nekad neatteikt, ja vien es esmu brīvs. Un arī man nav svarīgi, ir svarīgs, protams, arī honorāra apjoms. Bet es allaži esmu atradis kompromisu. Es tāds, kompromiss cilvēks esmu, man patīk būt tur, kur mani grib redzēt un dzirdēt, un līdz ar to tas ir pats svarīgākais. Un tad jau atkarībā no tā, cik liels sarīkojums, cik katram ir rocība atļauta, tad mēs no tā arī vienmēr vienojamies. Ir bijušas reizes, kad es tāpat aizbraucu uz dziedu, Labi, bet tad es uzdziedu 1-2 dziesmiņas un pietiek, ja ir aparatūra uz vietu. Un tur katrai situācijai ir savs risinājums. Tā kā tas nav tā, ka cilvēki varbūt citi baidās, es taču nevaru viņu uzaicināt, viņam baigā nauda, vai kāds kaut kur bija rakstījis avīzē, pasaka, Dievs vēl kaut kādas tur summas minējis, lai gan man nekad neviens nav jautājis par to. Tā kā tas tāds, var droši zvanīt, man jautāt, man atrast ar katrā sociālajā tīklā. Vislabāk ar manu pašu mājaslapu Rutulis.lv, tur ir visi kontakti. Mierīgi, labprāt. Jūlijas tās pilnbrieda laiks, vai vasara tos mīļākais gada laiks? Droši vien, es vienu brīdi tā nešķiroju gada laiks, man patika visi, bet vasara laikam tāds ir mīļākais. Pavasaris skaists ir, rudens arī. Ziema jau arī ir savu burvību, ziemā. Bet ziemā tā tuntulēšanās drēbē, tas bišķi nepatīk. Vasarā brīvāks daudz jūties. Vasarā ar motorolleri pārvietojos, baigi ātri visur var paspēt. Tā kā, tas man liekas, tāds ir laikam vislabākais gada laiks. Bet tas jau nāc vienīgais, kas tā domā. Laikam visi mēs tā domājam, ka tā gadījumā pārsvarā. Bet toties mēs esam tie ļaudis, kuri var izdzīvot visus 4 gada laikus. Jā. Savā ziņā tā ir arī unikāla iespēja. Ja mums nebūtu ziemas, diez vai mēs baudītu vasaru tik ļoti. Ja klausies savās izbalsīs savā ķermeņa valodā? Jā, es ļoti ilgu laiku vispār būvēju visu tikai uz savu intuīciju. Bet ilgi tā acīm redzot nevar. Jābūt jau kaut kādam pamatam profesionālam. Tā es gāju uzreiz uz savām idejām, fiksās idejas man vienmēr bija. Tagad es tās apdomāju, bet pēc šaubām ieklausos. Mēs visi steigsimies, iesim uz taviem koncertiem. Es būšu priecīgs. Cilvēkiem kaut ko vari pateikt jauku, uzaicinošu, mundrinošu. Es jau negribu ar neko tur tagad popularizēt ar savu koncertu, vai tas jau katram pašam ir jājūt, jo ir jau cilvēki, kuriem mans repertuārs ir mīļš, un ir tā cilvēki, kam es vienkārši riebjos, un tas ir tikai normāli. Jo tā ir cilvēkam tur ir. Bet tā ir ar katru cilvēku vienkārši tie, kas ir mazāk sabiedrībā redzēti, tie to nejūt tik daudz, jo viņam tās saskarsmes ar citiem sabiedrības locekļiem ir vienkārši mazākas. Man šī saskarsme ir milzīga. Salīdzinoši. Bet es centīšos atgriezt katru tajā laikā, kuru viņš grib dzirdēt. Kā jau teicu, sākot ar 98. gadu, 96. raudāja māte. Vajadzētu būt koncertiem labiem. Repertuārs, manuprāt, ir labs, muziķi ir labi. Rīgā būs koncertā arī būs mans krustāvs, man patīk viņu sauc par krustāvu muzikālo Raimunds Pauls. Jo galā lielākā daļa repertuāra ir tieši viņi radīti. Uz pāriem koncertiem man neizdevās maestro pierunāt, jo saprotu arī viņa aizņemtību un arī tomēr viņš ir pietiekami pieredzējis
cilvēks, ne tikai muziķis, un lekt jauniešiem līdzi arī vairs varbūt nav tas vecums. Tāpēc mēs neeksploatēsim viņu, cik gribētos. Jo vienmēr ar viņu ir alaži būt patīkam uz skatuves, īpaši muzicēt. Jo tā viņa akomponēšanas spēja tāda nepiemīt nevienam pianistam Latvijā. Un tā kā, es ceru, ka būs viss labi un galvenais klausītāji būs apmierināti. Un Rīgas koncertā noteikti. Es ceru arī pārējos uz labāko dziesmu izlasēm. Pēc koncerta mēs rīkosim tādu, negluži konferenci, bet pēc koncerta es katram atsevišķi parakstīšos, kurš gribēs nofotografēšos. Tā kā būs arī? Jā, ar visiem, kur vēlēsies, būs atsevišķa telpa. Mēs tagad Jelgavā kā reiz konferenču zāli tam esam paredzējuši. Kongresnamā izdomāsim droši vien blakus tā arī konferenču zālīti, kur pēc koncerta es aiziešu un mēs varēsim arī dažas minūtes aprunāties. Pārāk ilgi nē. Es ceru, ka tā pusstundā tik galā par to visu. Tā kā varbūt tā būs tāda papildus bonus iespēja. Un diski, protams, būs par īpašu cenu, droši vien lētu, salīdzinoši lētu. Es nezinu, kā tagad ir tā, bet mēs ar Guntaru tā runājam, ka tam tā vajadzētu būt. Guntars Mikrek izdomāja. Paldies tev un tiksimies septembrī kopīgai fotogrāfijai. Paldies!